piemērots lielajai talkai, saulīte ir ļoti stipri nekarsē lietas nelīst vērš nav principā apmācies drusciņi. Es ar sauli sarunāju, ka viņi bišķi vēlāk uzspīdēs, tā lai ir vēl lielāks jums smaids, bet lai pavisam viss būtu kārtībā un pēc noteikumiem, tad došu vārdu Arotbiedrības labu valdes priekšsēdētājiem Raimond Gaļkungam kārtīgus uzruninošos vārdus, lai tas mežparks mums atkal ir tīrākā, skaistākā un smukākā vieta Rīgā. Vismaz uz nedēļu. Labrīt! Es domāju, ka nevis uz nedēļu, bet uz visu gadu mēs sakopsim un aiz mums paliek vienmēr tīrs un kārtīgs un visiem rīzniekiem un pašiem mums ir prieks par mūsu padarīto darbu. Bet vēlreiz labrīt visi biedri, ģimenes locekļi, klātesošie, bērni, visi, kas ir spējīgi atsaukties mūsu aicinājumam un mobili būt un pulcēties tik lielā skaitā. Šobrīd mēs atkal esam tuvu 1000, un tas pierāda, ka mēs esam spēcīgs, varens spēks, uz kuru varam paļauties gan paši, gan jūsu ģimenes locekļi. Bet kāpēc tas ir vajadzīgs? Kāpēc mēs šādi pulcējamies, mobilizējamies, ejam kolonā? Tas viss ir vajadzīgs, lai mēs sajustu, ka mēs esam viens kopējs mehānisms, kas ir spējīgs gan aizstāvēt savus strādājošo intereses, gan cīnīties arī nākotnē par viņam. Un šobrīd tas ir ļoti svarīgi, jo gan darba devēji, gan valdība mēģina pieņemt likumprojektu par to, lai atceltu virsstundu piemaksu un spētu darba devējs atbrīvot no darba bez arotbiedrības piekrišanas. Tāpēc ir ļoti svarīgi aizstāvēt šīs vitāli svarīgās intereses, un es aicinu visus nākošajā svētdienā, 1. maijā, piedalīties tautas sapulcē Doma laukumā, kurā mēs visi aizstāvēsim savas intereses, un pēc tam no Doma laukuma dosimies uz Vērmanas parku svinēt darba svētkus. Tā kā šodien kārtīgi pastrādājam, satuvinamies, saliedējamies, un nākošu svētdien es visi jūs gaidu Doma laukumā 10:30 no rīta. Paldies, veiksmi darbā visiem! Mierīga tāda iesildīšanās, tā, lai esam gatavi darbam, lai nebūtu mums darba traumas, sastieptas kāds muskulis, vēl kaut kas, mēs drusciņi iesildīsimies, ja? Un tāpēc mēs esam aicinājuši palīgā meiteni Alēnu, kura, ar to nodarbojās gandrīz katru dienu, talko, es domāju, ja?